Eksperiments modelē fluorīda aizsargājošo iedarbību pret skābju radītu demineralizāciju. Olu čaumala sastāv galvenokārt no kalcija karbonāta, kas līdzīga kā zoba emelija šķīst skābē. Galvenā reakcija notiek starp olu čaumalas kalcija karbonātu un etiķskābi. Kāpēc tika izmantotas dažādas zobu pastas? Pirmkārt, fluorīdu saturošā pastā ir fluorīds, kas palīdz veidot aizsargkārtu, kas ir izturīgāka pret skābju iedarbību. Otrkārt, fluorīdu nesaturoša pasta darbojās tikai kā mehāniska barjera. Un treškārt, neapstrādātas olas tika lietotas kontrolē, lai varētu novērtēt fluorīda reālo aizsargspēju. Ko mēs ievērojam eksperimenta laikā? Fluorīda saturošās pastas olei bija ievērojams, ka tā mazāk putoja etiķī, tai čaumala saglabāja savu cietību, tai bija mazāk izteikta poreinība un raupjums, un skābe uz tās mazāk iedarbojās, jo fluorīds veido izturīgu aizsargslāni. Fluorīda nesaturošās pastas olei bija ievērojama vidēja putošana. Skābe bojājusi čaumalu, bet nedaudz mazāk nekā neapstrādātajai. Čaumala bija plānāka un nedaudz mīkstāka. Neapstrādātajai olei etiķī mēs ieraudzījām visvairāk burbuļu reakcijas. Čaumala bija kļuvusi ļoti mīksta un spēcīgi palielināta bija poreinība un tās raupjums. Secinājumi pēc eksperimenta. Pirmkārt, fluorīdu saturoša zobu pasta nodrošina vislabāko aizsardzību pret skābju izraisītu čaumalas bojājumu. Olas, kas apstrādātas ar pastu, ar nātrija fluorīdu, pēc iemērkšanas etiķī saglabāja lielāku cietību un mazāku virsmas bojājumu. Otrkārt, fluorīdu nesaturoša zobu pasta nodrošināja tikai daļēju aizsardzību. Salīdzinot ar fluorīda pastu, čaumala bija mīkstāka un redzami vairāk bojāta, tomēr mazāk nekā pilnīgi neapstrādātai olei. Tātad treškārt, neapstrādātā ola etiķī piedzīvoja visintensīvāko reakciju un čaumalas noārdīšanos. Čaumala kļuva poraina, mīksta un vietām gandrīz pilnībā izšķīda, kas apliecina, cik ātri skābe noārda kalcija karbonādu. Kontroles ola ūdenī neuzrādīja būtiskas izmaiņas, kas pierāda, ka novērotās reakcijas izraisīja tieši skābā vide, nevis laiks vai temperatūra. Galu galā eksperiments apstiprina fluorīda aizsargfunkciju zoba emelijā. Fluorīds veido izturīgāku aizsargslāni pret skābēm, samazinot demineralizāciju un palielinot cietību. Produkti, kas pazemina pH un padara vidi skābāku, ir saldumi, gāzēti dzērieni, sulas, enerģijas dzērieni, citrusaugļu jogurti ar cukuru, maize un čipsi. Produkti, kas paaugstina pH un padara vidi sārmaināku, jeb mazāk skābu, ir piens, sieras, dārziņi, rieksti, negāzēts ūdens un zaļumi.